Kristīna. Es esmu ļoti introverts un ļoti kautrīgs cilvēks. Tagad vairs neviens gandrīz netic. Pirms 3,5 gadiem es satiku vienu meiteni, ar kuru mēs runājāmies par savu izdegšanu. Viņai stāstīju, un viņa man saka, vai tu zini, kas ir korektūrs? Nekad mūžā nebiju dzirdējusi šos vārdus, nebiju tā kā jūs visi internetā kaut ko redzējis, man nebija ne jausmas. Es vienkārši savā prātā iztēlojos, ka tas ir kaut kas tik tāds ekskluzīvs, kaut kādiem tikai tādiem cilvēkiem. Man likās, ka tu tā kā ienāc aiz zaļiem, smagiem samta aizkariem, un tur kaut kas tāds, tā mana pirmā asociācija. Un viņi man saka, varbūt tu gribi atnākt uz kaut kādu pasākumu. Es domāju, ja jau mani parastu cilvēku aicina, tātad viņi zina, ka drīkst nākt arī parastie cilvēki. Es aizgāju pirmo pasākumu, tāpat kā Laina stāstīja, jo es biju pati sevi pazaudējusi, jo tās mājas, bērni, un es vienkārši gribēju izrauties no mājām, uzpucēties. Aizgāju pirmo pasākumu, un man ļoti iepatikās visi šie cilvēki. Es vienkārši skatījos, es domāju, kā var būt tā kā vienā tādā telpā tik daudz laimīgi cilvēki. Un man tik ļoti tas iepatikās, es tur sākumā domāju, ko viņi visi lieto, pēc tam es uzzināju. Jūs ziniet, kā esot kaut kādā vidē pavelcies līdz tiem cilvēkiem, jo man jau nebija veselības problēmas. Man tur, labi tā, es aizmigu 7 vakarā uz dīvānu, man nebija enerģijas, bet tas tā kā normāli droši vien. Veģetatīvā distonija man bija, tas tā kā arī, bet man jau likās, ka man nav problēma. Lūk, tad es pavilkos līdz tiem visiem cilvēkiem un arī izgāju veselības koncepciju, jo man gribējās tā kā viņi iet uz pasākumiem, priecāties, arī to veselības koncepciju, un es atrisināju visas šīs savas lietas. Un plus vēl bērnu veselību. Mēs tikām galā maziem ar astmu, otra bērniņam ar alerģijām tikām galā, un tā mēs te esmu. Paldies! Cik tev bērni? 7 bērni. Arī liega ir apgāda.